Mārcis Kazainis, Krišjāns Zviedris, arī kāds teiks grieķu vārdi mazliet šiem vārdsargiem, kuri rezervē, bet vārtos bijušais. Viens no komandas Artems Hārža, kurš iepriekšējā mačā bija pamata sastāvā, tagad viņš devies uz Čehiju. Un atpakaļ starta sastāvā Gļebs Mīhaļcovs, kurš bija mazliet apslimis. Šeit varbūt nelnoši, bet gandrīz vienmēr, jā, gandrīz vienmēr. Tā būtu precīzāk teikt, jo atceramies, bija nesen arī 5-0. Rīga uzvara salīdzinoši nesen vēsturē Latvijas futbolā ierakstīts ar Vrenka Davida Orola debijas spēlēm izlasē. Tumši zilās formas Daugavpilī, Rīga. Situācija, par ko alaži runā Adrians Guļa preses konferencēs. Arī šis mačs nav izņēmums un Badamos iekšā Solokovs sitiens bloķēts pēdējā brīdī. Vai būs atkārtos Jurkovskis? Stūrī netrāpa Rājus Andris Jurkovskis. Bet Markus spēlēs pret Nīderlandi. Tagad iespēja Badamosi. Netrāpa vārtos vienā pieskarina Mohameds Badamosi. Trāpa pa matraci, kas aiz vārtiem. Žiki veikli apstrādā bumbu un te jau jāslēdz klāt Skrebelam. Skrebels pa labi, tur arī Mīhaļcovs, bet arī Jakubu iekšā Sodak pa Jakubu sitiens un Orols glāb. Frenks Davids Orols. Ļoti viltīgs sitiens Jakubu. Mazs vai liels, un tāpēc sita tā, lai būtu sarežģītāk tieši izlekt, izstiepties Orolam. Ļoti viltīgs sitiens, bet arī Orols ar ļoti meistarīgs vārdsargs. Labi palaiž bumbu Traorē un Mukvēle tagad uz kreiso malu ir devies. Mukvēle piespēle Jakubu jāsit iekšā, bloķēt sitiens vēlreiz Jakubu, trietā bloķē viņa sitienu Rīga futbolistē. Mukvēle atstāja Ziedam un Ledam bumbu, centrēm sodlaukumā, Džiki ar galvu sitiens un līdeciņā uzsit, bet tomēr pret zemi atstoties bumba sabramzējās un to noķer Orols. Ar ko atbildēs Rīga? Kā Rīga reaģēs, kā varbūt arī Adrians Guļa reaģēs un koriģēs, jo tagad atkal zaudē bumbu diezgan agrīnā uzbrukuma fāzē Rīga un skrien uz priekšu un Džiki sitiens un noķer bumbu Orols. Mīhaļcovs un Jakubu. Iekšā sodlaukumā atrod Jakubu un Džiki griežas nedaudz par lēnu, bet uzsit tāpat un Orolam bija jāķer šī bumba. Citādāk to vārtu priekšā varēja arī savākt. Un jā, tieši tā, bez kompensācijas laika iztieka. Sūta komandas pārtraukumā uz ģērbtuvē. Artis Ķēniņš pie rezultāta 0-0. Orlam bija jāpavalk pirmajā puslaikā. Bija ļoti labs, ļoti viltīgs sitiens Džoelam Jakubu. To varam saukt par bīstamāko momentu, kamēr Rīga Badamosi no vārtu priekšas. Jā, nebet pēc pārtraukuma. Varbūt kādā mačā pret RFS ir bijusi, bet tā Daugavpils ir tā komanda, kas veic vidēji vismazāk maiņu virslīgā. Šajā mačā pieļauj, ja nu tikai kāds nogurs. Badamosi no Gnenka aiziet garām. Badamosi šaus leģis sitiens, atvaira bumbu bēgs. Sāk rasties iespējas pie Latgales komandas vārtiem. Arī piespaļu precizitāte BFC komandai 40% šobrīd. Un arī tagad kļūdās savā laukuma pusē BFC. Meisa Diobs ar kreiso sitiens tuvajā stūrī. Badamosi nebūs atkārtots. Eirokausos būs labs palīgs. Nekurā katrā mačā viņš ir ļoti efektīvs. Un 3-3 situācija Daugavpilī. Džiki skrien, Džiki pats, Džiki piespēles kreiso malu Traorē. Traorē ar labo kāju sitiens un atvaira bumbu Orols. Nesnāc arī trāpīt tālajā stūrī Traorē pārējā uzbrukumā Daugavpilī bez maz vai pirmā, otrajā puslaikā, kaut gan it kā tās zonas var rasties vairāk. Redzot, kā apņēmīga Rīga komanda dodas uz priekšu un kaut kur arī šīs zonas atstāja, bet tā tiešām retā ātrā pārēja, kas ar Daugavpils firmas zīme nostrādāja nu pat. Salāks, novāc viņš Skrebelu, piespēle iekšā Žonam Kristiānam, 1-2, viņš piespēle uz vārtu priekšu, moments sitiens un glābjas Daugavpils! Culēs uz vārtu līnijas, neļauj iesist galo. Labākais moments šajā mačā Rīga komandai. Kolosāls moments no pašas vārtu priekšas un kā šeit neiesit Žons Kristiāns beigās. Tāds Daugavpils nogrieznīts, arī ar bumbu uzspēlējot, kaut kur arī atstājot pozīcijas maliem aizsargiem, ko cenšas arī Rīga izprovocēt un doties. Un te Badamosi aizmugurē visticamāk, Badamosi sit pustukšajos, iesit un pacels Karodziņš. Šeit tiešām jau arī šķiet pašam Salākam
Salāha Muladam, ka viņš nedaudz šo piespēli sasteidza, redzot, ka Badamosi ir aizmugurē, un aizmugurē ir apstiprināta. 0-0 paliek šajā mačā. Jānis dodas. Rīga ir iespēja vēl izraut uzvaru, piespēles sodlaukumā, laba Černomordijam, un Bēgs lēc! Jānis Bēgs, iespaidīgi, un paliek bumbu laukumā. Černomordijas spēlē Smailē kopā ar Badamosi. Kuščeks Rīgas derbijā, piemēram, tagad Černomordijas spēlē Smailē. Viņam ir pieredze spēlēt uzbrukumā, izraut uzvaras pret Daugavpils komandām galos. Un tas ir arī viss. Daugavpils notur bezvārtu neizšķirtu Esplanādē pret līgas rezultatīvāko komandu, pret Rīga FC. Un Rīga pirmo reizi šajā sezonā negūst vārtus virslīgas mačē. Pirmo reizi kopš pagājušās sezonas zelta spēles pret Tukumu